Esiet sirsnīgi sveicināti Latvijas Evaņģeliskās Luteriskās baznīcas katehēzes kursa ievada lekcijās. Mans vārds ir Indulis Paičs. Es esmu ilgus gadus bijis Rīgas Lutera draudzes mācītājs šeit pat Rīgā, Torņakalnā. Un man ir prieks būt pirmajam, kas jūs ievadīs visā šajā mūsu baznīcas sagatavotajā katehēzes kursā, konkrētāk ievada lekcijās. Mazliet gribu paskaidrot. Katehēze, tāds varbūt svešāds vārds, nozīmē ievadu kristīgajā ticībā. Jau sen atpakaļ baznīca ir rūpējusies par to, lai cilvēki, kuri gribētu pievērsties kristīgajai ticībai, tiktu iepazīstināti ar to, ko tad mūsu ticība nozīmē. Kas mēs esam, kāpēc mēs esam tādi, kādi mēs esam, ko mēs paši ticam, domājam, jūtam, gribam sasniegt šajā pasaulē. Un mēs, mazliet reaģējot uz to, kādā situācijā mēs šobrīd pasaulē esam sapratuši vienu lietu, ka lai viens pieaudzis šodienas cilvēks veltītu ilgu laiku priekš tam, lai iepazītos ar kristīgo ticību, vispirms mūsos ir jābūt kādai motivācijai, kādam iemeslam, kāpēc man vispār vajadzētu par šiem jautājumiem domāt. Un tieši šīs motivācijas apzināšanās, varbūt pat veidošana, ir tas, ko mēs vēlamies izdarīt ar šīm te ievadu lekcijām, kur man pašam un arī maniem kolēģiem būs prieks ar jums būt kopā, padalīties ar kādām personiskām pieredzēm un arī ar savu izpratni par ticības ceļu, kurā mēs visi esam gājuši un kurā mēs gribam cerēt arī jums varētu būt kaut kas interesants, vērtīgs un svarīgs priekš jūsu dzīves. Bet pirms mēs vēl ķeramies klāt pie tā, ko es gribu šodien līdzdalīt ar jums, es vēlētos uzsvērt vienu svarīgu lietu. Visas šīs lekcijas nekādā ziņā nav mēģinājums jums kaut ko uzspiest. Patiesībā mēs esam pārliecināti, ka atsaukšanās kristīgās ticības vēstī vienmēr ir tāda brīvprātīga lieta. Tikai svarīgi ir, ka pirms mēs pasakam jā vai varbūt nē kādai lietai mūsu dzīvē, ka mēs to iepazīstam. Tā nu tas sanāk, ka šodienas pasaulē reizēm cilvēki pasaka nē kaut kam, kas viņiem pašiem īstenībā būtu ļoti nozīmīgi un svarīgi, bet viņi vienkārši nepazīst šo iespēju, nemaz neapzinās, ka šāda iespēja ir. Un tāpēc mēs jūs aicinām ar tādu atvērtu sirdi un prātu paklausīties šajās mūsu pārdomās, liecībā par to, kas mums liekas svarīgs kristīgās ticības kontekstā un sakarā. Un tad jūs varat izdarīt savu izvēli. Vai jūs gribat par to kaut ko vairāk zināt, vai jūs patiešām vēlaties iet šajā ceļā un varbūt ceļa noslēgumā patiešām kļūt pašiem par kristīgās ticības un kristīgās baznīcas daļu. Tāpēc darīsim šo visu ar tādu atvērtu sirdi. Mēs, lektori, no savas puses darīsim visu iespējamo, lai palīdzētu jums, lai mēs varētu viens otru saprast. Bet, protams, tāda īsta iedziļināšanās garīgos jautājumos vienmēr prasa arī paša cilvēka gatavību tam veltīt, uzmanību, laiku un spēku. Tātad, ja mēs sadarbosimies, tad vislabāk mums šis viss varētu arī izdoties. Protams, ja mēs pavisam vienkārši kādam cilvēkam, kristīgam cilvēkam jautātu, par ko tad kristieši runā, kas tad ir kristīgā ticība, mēs droši vien saņemtu atbildes, varbūt dažādas, bet kopumā viņām tas noskaņojums būtu varbūt tāds, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls. Viņš ir nācis šajā pasaulē, lai mūs atbrīvotu no grēka, no ļaunuma, no visa tā, kas mūs iznīcina. Un kristietība ir stāsts par ticību Kristum, kā tam ceļam, kas mūs ved šajā mūžīgajā dzīvībā. Viņš ir mūsu pestītājs, pasaules glābējs. Mēs esam aicināti viņam piederēt, un tādā brīdī mēs piedzīvojam visas savas dzīves izmaiņas. Ko es ar šo mēģinu pateikt? No vienas puses it kā var ļoti vienkārši mēģināt kristīgo ticību kopsavilkt. Tas ir stāsts par mūsu grēku piedošanu, tas ir stāsts par mūžīgās dzīvības iegūšanu, par pestīšanu. Bet es pieņemu, ka daudziem no jums, kad jūs dzirdat šos vārdus, sajūtas ir ļoti pretrunīgas. Varbūt kādam tas liekas ļoti saprotams, un īstenībā tas nozīmē, ka jūs esat ļoti gatavi doties tālāk katehēzes kursā un piedzīvot šo vārdu īstenību savā dzīvē. Bet varbūt kādiem gluži pretēji šie vārdi izraisa dažādas negatīvas emocijas. Sākot ar to, ka es vispār nesaprotu, kas man tiek teikts, un beidzot ar to, ka es savā dzīvē esmu pārāk daudz piedzīvojis
saskarē ar kristiešiem tādu attieksmi, kas man pašam neliekas pieņemama, un līdz ar to visi šie svešie senatnīgie vārdi man ir pilnīgi nesaprotami. Un par to es īstenībā gribu šajā pirmajā mūsu tikšanās reizē vairāk parunāt. Proti, es gribu sacīt, ka kristietība no vienas puses ir noteikts pasaules redzējums. Tas patiešām ir noteikts dzīvesveids, pasaules uztveres veids. Un no šāda viedokļa kristietība ir atbilde uz kādiem ļoti, ļoti dziļiem. Un es gribētu teikt katram cilvēkam patiesībā pazīstamiem jautājumiem, kas mūsos mājo. Reizēm gan mēs šos jautājumus slikti apzināmies, ikdiena ir pārāk sarežģīta, esam aizņemti ar izdzīvošanu. Nevienmēr mēs tos jautājumus uzdodam tādā formā, kā es to varbūt darīšu atlikušajā lekcijā, bet tie jautājumi ir mūsos klātesoši. Un kristietība mēģina uz šiem jautājumiem atbildēt. Un tieši tā bieži vien ir problēma. Tu nevari īsti saprast atbildi, ja tu nezini, kas ir tas jautājums, uz ko kāds cilvēks mēģina atbildēt. Tas ir līdzīgi, kā jūs varbūt kādi zinat, ir tādi dažādi televīzijas šovi, kur, piemēram, cilvēki atbild erudīcijas jautājumus, un tad viena no iespējām ir tāda, ka cilvēkam tiek piedāvāts vispirms apskatīt dažādos atbilžu variantus, un tad izlemt, vai es esmu gatavs atbildēt uz jautājumu, bet pašu jautājumu tu vēl nezini. Un jūs zināt, ka reizēm iznāk tā muļķīgi, jo uz tām atbildēm skatoties, tu īsti pat nesaproti, kas tad tas jautājums ir. Un tādā brīdī, kad tu ieraugi jautājumu, tās atbildes izskatās pavisam savādāk nekā sākumā. Tieši tāpat tas reizēm mēdz būt ar mūsu tā saucamajiem garīgajiem jautājumiem, kamēr mēs īsti līdz galam neesam sapratuši, kāpēc vispār mums par kristietību vajadzētu runāt, kas ir tas, ko viņa mēģina atbildēt, ko viņa mēģina mums iedot. Kamēr mēs to neesam sapratuši, kāpēc, lai mums gribētos tam veltīt laiku, uzmanību, spēku, iedziļināties tajā specifiskajā valodā, ieiet tajā vidē, kas varbūt mums nav pazīstama. Bet par ko tad īstenībā kristietība runā? Un es sākšu no otra gala, un es teikšu, ka lietas būtība ir tajā, ka cilvēks ir būtne, kura atšķirībā no daudzām citām būtnēm spēcīgi sevi apzinās tādā plašākā kontekstā. Mēs apzināmies sevi. Un šis elementārais fakts mūs atšķir no citām dzīvajām būtnēm šai pasaulē. Piemēram, ja jūs atnākat mājās un jums tur ir sunīts vai kaķīts, jūs taču neiedomājaties, ka kādā brīdī viņš jūs sagaidīs ar asarām acīs, noraudājies, saskumis, un jūs jautājat, kaķīt, kas tev noticis? Un viņš atbild, es esmu sapratis, ka dzīvē nav jēgas, ka mēs visi mirsim, ka šī pasaule ir ciešana pilna. Jūs nespētu droši vien pat īsti iedomāties šādu situāciju, vai varbūt tāda iedoma jums izraisa vienīgi smieklus un fantāzijas. Jo dabiski mēs saprotam, ka dzīvnieki ir šeit un tagad. Viņi dzīvo tad, ja viņiem ir ko ēst, viņi ir priecīgi, ja viņiem nav ēdamā, tad viņi ir bēdīgi. Viņi neuzdod lielus jautājumus. Kāpēc? Tāpēc, ka šķiet viņi skatās uz šo pasauli un sevi apzinās ļoti maz, varbūt pat vispār nē. Bet cilvēks, mēs cilvēki, esam būtnes, kas sevi apzināmies, esam apveltīti ar apziņu. Par to, ko tas viss nozīmē, varbūt mēs vēl pieskarsimies dažādās lekcijās arī katehēzes pamatkursā, bet tas, ka mēs esam apveltīti ar šo apziņu, neizbēgami mūs noved pie šiem specifiski cilvēkam raksturīgajiem jautājumiem, un līdz ar to arī cilvēkam raksturīgām vajadzībām. Un tie nav tie vienkāršie jautājumi, ar kuriem, diemžēl, mēs arī šeit Latvijā ļoti daudz laika esam spiesti tam veltīt un nodarboties, kā mēs izdzīvosim, kā mēs paēdināsim savus bērnus, kādā veidā mēs iekārtosimies šajā pasaulē. Tie, protams, neapšaubām arī ir ļoti nozīmīgi jautājumi, bet tie mūs vieno ar visiem pārējiem radījumiem šai pasaulē. Bet specifiski cilvēcīgie jautājumi rodās, citējot vienu no Bībeles tekstiem, kur cits starpā ir atrodama psalmu, jeb dziesmu grāmata. Vienā no šīm dziesmām autors saka apmēram šādus vārdus. Viņš saka, kad es izeju laukā, kad es skatos debesīs, kad es redzu visu šo pasauli sev apkārt, man rodas jautājums, kas gan ir cilvēks? Kas ir cilvēka dzīves vērtība? Kāpēc šī pasaule ir tieši tāda? Kāpēc tā nevarētu būt savādāk?
Lūk, tie ir specifiskie cilvēkam raksturīgie jautājumi. Un tā ir patiešām cilvēka pieredze, kā jau es teicu, es varu šos jautājumus nostumt malā. Es varu par viņiem ikdienā nedomāt, bieži vien tāpēc, ka man nav īsti pat ideju, kā es varētu uz viņiem atbildēt, bet tie jautājumi manī grūzd. Piemēram, kad es saskaros šajā dzīvē ar kādām ciešanām, kad es esmu spiests atvadīties no kāda sev tuva cilvēka, kad manā dzīvē notiek kaut kas ļoti dramatisks, nepatīkams, kāds saslimst, varbūt es pats. Vai tad manī nerodas jautājumi, kāpēc tieši ar mani, kāpēc tieši tagad, kāpēc tieši tādā veidā tas viss notiek? Mēs cilvēki apzināmies sevi, mēs apzināmies, ka mēs spējam dzīvot dažādas dzīves, un līdz ar to ir jautājums, ko man ar to visu darīt. Līdz ar to cilvēks vienkārši mēģinādams dzīvot labāko iespējamo savas dzīves versiju, nonāk pie jautājuma, ko man darīt. Ko man darīt ar to, ka es varu izvēlēties dažādas lietas, es varu iet pa dažādiem ceļiem. Kas manā dzīvē ir galvenais? Kāpēc vispār es šeit esmu? Ko es šeit daru? Filozofi ir nonākuši pie tādas atziņas, ka šos lielos cilvēkam raksturīgos jautājumus īstenībā var sakopot zem tādiem 4 lieliem virsrakstiem, kas visvairāk tad arī izsaka vai iezīmē šo cilvēkam raksturīgo vajadzību pēc plašākā konteksta. Tie ir 4 temati, un es pavisam īsi mēģināšu šeit sākumā tos iezīmēt, vairāk izceļot tieši to jautājumu pusi. Jūs saprotat, šī pirmā lekcija nav domāta atbildēm. Viņa ir domāta, lai uzjundītu mūsos, uzirdinātu mūsos šo sapratni par to, kāpēc vispār mums par garīgajām lietām būtu jādomā. Un es pieņemu, ka daži no šiem jautājumiem jūs vairāk skars, vairāk ar jums rezonēs, daži mazāk, bet ir svarīgi, ka mēs tos paturam prātā. Un pirmais jautājums ir par jēgu. Par to, kāpēc mēs šajā pasaulē vispār esam. Un es saprotu, ka atkal vārds jēga dažādiem cilvēkiem izraisa dažādas emocijas. Bet runa ir par to, ka mēs kā cilvēki gribam saprast kontekstu. Mēs neesam sunīši vai kaķīši, kas šajā mirklī vien dzīvojam. Mēs saprotam, ka mēs esam attīstījušies noteiktā veidā, mēs esam auguši, pieauguši, kļuvuši par cilvēkiem, līdz šim esam pieņēmuši kaut kādus lēmumus, tiem ir noteiktas sekas un rezultāti. Bet kāpēc tas viss? Priekš kam tas viss? Viens no izcilākajiem 20. gadsimta domātājiem, kas bija psihoterapeits, lielā mērā arī filozofs, Viktors Frankls, par to ir diezgan daudz rakstījis. Pēc savas nacionalitātes viņš bija ebrejs, un kā varat iedomāties, tad 2. pasaules kara laikā viņš piedzīvoja visas antisemītismu izpausmes uz savas ādas. Cits starpā nonāca koncentrācijas nometnē, un ja līdz tam psiholoģija un garīgie jautājumi viņam vairāk bija tādas izglītības un profesionālās nodarbošanas lauks, tad nonāca šajā ekstremālajā situācijā, viņš pēkšņi saprata, ka dzīve viņu ir nolikusi šo lielo jautājumu priekšā. No vienas puses viņš ir vienkārši ieslodzītais ar attiecīgu numuru, apkārt ir uzraugi, visas cieņas un cilvēcības pazīmes no viņa ir atņemtas, viņam nav ne tiesību, ne perspektīvas, ne nākotnes, viņš nav cienījams profesors, bet vienkārši ieslodzītais, un viņam ir tikai 2 iespējas. Vai nu viņš šajā brīdī saka, ka manai dzīvē tiešām nav nekāda tālāka turpinājuma un nekāda piepildījuma, vai arī viņš var mēģināt priekš sevis atrast atbildi uz jautājumu, ko man darīt šajā situācijā, kā man izmantot šo laiku, kas tomēr man ir dots. Es varu pārvērst šo situāciju par iespēju, piemēram, turpināt saprast, mēģināt izprast cilvēka dabu, to, kā cilvēks rīkojas. Un šādā veidā atradas priekš sevis tādu atbildi, ko es varu darīt šajā ekstremālajā situācijā. Es vienīgais varu pētīt, kā cilvēki rīkojas, kā taiskaitā es pats rīkojos un jūtos ekstremālā situācijā. Viņš sāka vērot apkārtējos, un viņš konstatēja, ka šie cilvēki, atrastamies vienlīdz dramatiskos apstākļos, reaģē ļoti, ļoti dažādi. Un ir tādi cilvēki, kuri nolaižās, padodās,
varbūt pat speciāli provocē to, ka viņi tiek iznīcināti. Un kādos citos gadījumos cilvēki par spīti visai tai dramatiskajai situācijai saņemās, ir spējīgi savākt sevi, darboties, cīnīties. Un starp citu daudz no viņiem līdz ar pašu Franklu beigās no koncentrācijas nometnes izkļuva dzīvi. Un līdz ar to varētu teikt, ka tā viņu iekšējā attieksme bija tā, kas ļāva viņiem izdzīvot. Un Frankls konstatēja, ka šajās nometnēs izdzīvoja tieši tie un faktiski tikai tie, kuri priekš sevis spēja atbildēt. Atrast kaut kādu atbildi uz šo jautājumu, kāpēc man vajadzētu turpināt dzīvot? Kāpēc man vajadzētu cīnīties, censties būt? Kāda tam visam ir jēga? Un vēlāk Frankls par to daudz rakstīja, un es aicinu arī jūs aizdomāties. Vai tad nav jūsu dzīvē tā, ka, ja jūs, piemēram, zinat, kādai lietai jēgu, jūs varat izturēt ļoti daudz? Piemēram, lai es izaudzinātu bērnus, man ir nepieciešams veltīt pietiekami daudz pūļu, negulētu nakti. Tas nav vienkāršs uzdevums, bet es saprotu, ka tas ir kaut kas tik vērtīgs, ka es esmu gatavs tādēļ ciest. Un savukārt, ja man ir kurpē iekritis kāds akmentiņš, viņš man traucē. No vienas puses es varētu paciesties, tās ciešanas nav pārāk lielas, bet tieši tāpēc, ka es zinu, ka tas ir bezjēdzīgi, vienā brīdī tas man tik ļoti kaitina, ka es darīšu visu iespējamo, lai tiktu no tā vaļā. Cilvēkam vajag saprast, kāpēc es esmu. Šajā brīdī gribas ieturēt pauzi un jautāt jums, kā jums iet ar šo jautājumu. Vai pat vēl savādāk jautāšu, kādā veidā mēs mēģinam atbildēt uz šo jautājumu. Un es uzdrošinos sacīt, ka viens veids, kā cilvēki ir mēģinājuši uz to atbildēt, ir tas, ko mēs saucam par dažādām reliģijām, garīgajām tradīcijām, filozofijas sistēmām. Mēs jau neesam pirmie, kas esam aizdomājušies par šiem jautājumiem. Cilvēki par to ir domājuši, viņi ir uzkrājuši zināmu pieredzi. Viņiem ir nākusi zinām atklāsme par to, kā ir iespējams paskatīties uz šo pasauli, lai ieraudzītu tajā to vērtīgo. Un par to cits starpā mēs runāsim tālāk, kā caur kristīgo perspektīvu mēs varam paskatīties uz jautājumu par mūsu dzīves jēgu. Frankls, starp citu, konstatēja, ka atbildes uz šo jautājumu, kāda jēga, var būt ļoti dažādas. Ir tādi cilvēki, kam patīk tādas ļoti globālas, lielas, filozofiskas atbildes. Ir cilvēki, kuriem ir svarīgi, ka ir kāds, kura dēļ man ir vērts dzīvot. Es gribu vēl piedzīvot kādu dzimšanas dienu kopā ar savu meitu. Es gribu vēlreiz tur pabūt kopā ar saviem mīļajiem un tuvajiem. Dažādi bija šie motīvi, bet bez motīva cilvēks nespēja dzīvot. Un šobrīd Latvijā, tāpat kā daudz kur rietumu pasaulē, ir vērojama šī parādība, ka reizēm cilvēkam dzīvē viss ir kārtībā. Saprāts darbojas, emocijas normāls, ķermenis vēl salīdzinoši jauns, man ir pat darbs, pat varbūt ģimene, māja, bet vienalga nav tā iekšējā miera, tās apmierinātības ar dzīvi. Un cilvēks kādreiz nonāk tik tālu, ka nokļūst psihiatra kabinetā. Kāpēc? Domā tāpēc, ka viņam ir kāda depresija, kāda slimība varbūt viņu ir skārusi, bet nē. Daktars konstatē, ka īstenībā tev viss darbojas tā, kā parasti cilvēkam tas mēdz būt. Bet tas, kas to cilvēku īstenībā nomāca, ir tas, ka es visu daru, man ir darbs, man ir mājas, man ir pat varbūt mani hobiji. Un es tur tā cirkulēju starp viņiem visiem. Un vienā brīdī, tajā klusajā, mierīgajā, varbūt nakts stundā, es pēkšņi uzdodu sev jautājumu, bet priekš kam tas viss? Ko man ar to darīt? Lūk, cilvēks vēlas redzēt virzību. Atbildes ir dažādas. Ir tādas atbildes, kas mūs uzrunā un trāpa, ir atbildes, kas mūs netrāpa. Un cita starpā kristietība ir šī atbilde. Kāpēc mēs esam? Ko mēs šajā pasaulē darām? Bet tas nav vienīgais jautājums. Vēl viens, piemēram, ļoti svarīgs, dziļš, eksistenciāls jautājums ir jautājums par piederību. Proti, kā es jūtos iepratī visai šai pasaulē, citiem cilvēkiem, būtnēm man līdzās, kā es uz to visu skatos. Un atkal jūs varat pajautāt sev, savai personiskajai pieredzei, vai nav reizēm tā, ka mēs jūtamies vieni paši, iepratī šai lielajai, plašajai realitātei.
Tur apkārt, protams, ir citi cilvēki, tur ir visādi procesi un norises. Bet pēdējā nozīmē, vai es neesmu vientuļš, vai es nejūtos vientuļš? Vai ir kāds, kas var pa īstam mani saprast? Vai ir kāds, kuram interesē tas, kas manī notiek? Vai nav tā, ka šī pasaule sastāv no tādām vientuļām salām? Mēs katrs, protams, tur cīnamies par savu izdzīvošanu, bet īstenībā esam fundamentāli vieni. Un kas ir tas, kas var tajā vientulības sajūtā man pietuvoties, pienākt man klāt? Lūk, vēl viena ļoti dziļi raksturīga cilvēcīga pieredze. Tad, kad es skatos uz savām domām, savām vēlmēm, savām vajadzībām un salīdzinu to ar apkārtējo pasauli, reizēm ir sajūta, ka tā apkārtējā pasaule nav manī ieinteresēta. Un šī vientulības tēma daudzos cilvēkos mostas tieši tad atkal, kad viņi sāk sevi apzināties šajā kontekstā. Un tas var būt gan agrā bērnībā, gan pusauģu gados, gan arī vēlāk. Vienā brīdī tu tā sajūties, ka jā, it kā apkārt ir daudz cilvēku, bet kur ir tie manējie? Kur ir tie, ar kuriem kopā es šajā pasaulē pa īstam jūtos piederīgs, vajadzīgs? Un kas vispār ir īstas, dziļas attiecības? Un atkal, te es gribētu vienu tādu nelielu atkāpi izdarīt, jo redziet, kristietība ir cita starpā. Mēģinājums mums sacīt, ka mēs īstenībā neesam vientuļi. Mēs īstenībā ne tikai esam kopā ar citiem cilvēkiem, mēs esam kopā ar kādu vēl daudz plašāku un lielāku realitāti, ko mēs apzīmējam atkal ar šo daudzkārt pārprasto, seno, bet vēl ar vienu nozīmīgo jēdzienu Dievs. Es zinu, ka daudziem šis vārds izraisa dažādas emocijas, bet ko mēs apzīmējam ar jēdzienu Dievs? Mēs ar to apzīmējam to noslēpumaino iemeslu. Kāpēc vispār šajā pasaulē kaut kas ir? Tā vietā, lai nekā nebūtu. Jūs saprotat, piemēram, zinātne, matemātika, kvantu zinātne, bioloģija, viss pārējais ir absolūti vērtīgas lietas, jo viņas palīdz mums saprast, kā šī pasaule ir būvēta, kādi likumi tajā darbojas. Bet tas fundamentālais jautājums ir, kāpēc tas viss notiek? Kāpēc tie fizikas, kvantu fizikas likumi un vienādojumi ir tieši tādi un nevis savādāki? Kas to nosaka? Jo pasaule, kurā mēs dzīvojam, ir ļoti, ļoti konkrēta. Un ar šo es mēģinu jums pateikt, ka tad, kad kristieši runā par jēdzienu Dievs, viņi nemēģina jūs uzreiz vienkārši pārliecināt par kaut kādu savu patiesību un teikt, ka mēs vienīgie gudri un saprotam visu pasauli, bet viņi mēģina norādīt uz šo faktu, ka šis bērnišķīgais jautājums īstenībā ir vietā. Kāpēc es esmu? Kāpēc ir šī pasaule? Lai kā es viņu spētu izskaidrot, tas neatbild uz šo jautājumu, kāpēc viņi vispār ir. Tā mēs nonākam pie jēdziena radītājs. Un redziet, kristietība, cita starpā, izteicoties visam priekšā, saka, ka tas nozīmē vienu interesantu lietu. Ka ir kāds avots, kāds noslēpumains iemesls, kāpēc mēs esam, un tas nozīmē, ka viss, kas šajā pasaulē notiek, viss, kas šajā pasaulē ir, ar to es domāju visas būtnes, tā skaitā mūs visus, ir šī avota gribētas, no šī avota nākušas. Saprotat, mēs katrs, arī tie, kas piedalāmies šajā lekcijā, mēs esam radīti, veidoti no tā paša avota nākuši, kas ir radījis visu šo prātam neaptveramo fizisko pasauli. Kā jau es teicu, šajā pirmajā lekcijā es nedodu atbildes, bet vairāk vienkārši ieskicēju jautājumus, bet tomēr mazliet gribu sacīt, ka tas nozīmē, ka kristietība, piemēram, saka, to dziļo vientulības sajūtu ir iespējams pārvarēt tajā brīdī, kad tu saproti, ka īstenībā tu esi piedzimis pasaulē, kurā kāds tevi ļoti, ļoti ir gribējis. Un mani kolēģi par to runās vairāk. Viņi pastāstīs to, lietojot varbūt vārdus mīlestība, Dieva klātbūtne. Tas ir, kā mēs saprotam atbildi uz šo lielo jautājumu par vientulību. Nu, un visbeidzot, vēl divas tēmas cieši saistītas, bet gribētu ieskicēt. Lielais jautājums par drošību. Proti, cilvēks, būdams apveltīts ar apziņu, ir spējīgs iztēloties dažādus scenārijus, kas tik viss mūsu dzīvē nevar notikt.
Pateicoties iztēlē, mēs varam radīt fantastiskas lietas, iedomāties, iztēloties māju zaļā pļavā, kur vēl nekas nav, bet arhitekts to jau ierauga, un tad mēs to ceļam un būvējam. Bet no citas puses, vai jūs neesat pamanījuši, cik bieži mūsu prāts ir pilns ar dažādiem šausmu scenārijiem par to, kas viss var noiet greizi. Un iedomājieties, cilvēks ir būtne, kura, kā daži to psihologi ir norādījuši, ir viscaur baiļu apņemta. No vienas puses mums ir bail tā pa īstam dzīvot, no otras puses mums ir bail nomirt. No vienas puses mums ir bail būt kopā ar citiem cilvēkiem, kā tur tas viss notiks un veidosies. No citas puses mums ir bail palikt vieniem. Un tā es varētu turpināt šo sarakstu vēl un vēl, kas tik viss manā prātā nevar būt biedējoši, jo es pēkšņi saprotu, ka viss manā dzīvē taču nav pašsaprotams, ka tur uz katru soļu var kaut kas notikt un noiet greizi. Un atkal, lielais jautājums. Kā man dzīvot pasaulē, kura pirmajā brīdī nav man kontrolējama, kuru es nevaru savaldīt, noturēt savās rokās? Lai jūs varētu garantēt, ka jūs pēc 2 mēnešiem tajā un tajā laikā būsiet tur un tur, jums ir jāspēj kontrolēt visi pasauli. Kāpēc? Tāpēc, ka tas nav stāsts tikai par to, ko jūs taisaties darīt. Apkārt ir citi cilvēki, var notikt dažādi notikumi, meteorīts var uzkrist uz galvas. Viss ir jākontrolē, ja tu gribi būt drošs. Bet varbūt ir cits veids, kā iemantot drošību. Atkal vēršoties pie šī avota, kas dod man jēgu, kas dod man piederību, kas īstenībā ļauj man paļauties, ka, lai kas manā dzīvē notiktu, tas virzās pretī labam mērķim un labam piepildījumam. Un pašās beigās, protams, katram cilvēkam droši vien dzīvē, kā jau teicu, pienāk tie mirkļi, kad ciešana un it īpaši nāves priekšā. Man ir pamostās paši lielākie, paši akūtākie jautājumi, ko tas savukārt nozīmē. Nu labi, mēs te atrodam jēgu, mēs te atrodam piederību, mēs te kaut kādā veidā dzīvojam šajā nedrošajā pasaulē, bet tur beigās vienalga šķiet kaps. Un tad jau varbūt vispār tomēr nav nekam jēgas. Un tad jau varbūt tomēr šī pasaule ir nejūtīga un tukša. Un varbūt, ka tad tomēr mums ir pamats baidīties, jo viss tiks zaudēts. Ko man darīt ar faktu, ka cilvēka dzīve ir ierobežota? Vai tas nozīmē, ka viņa ir tukša, bezjēdzīga? Bet atkal aizsteidzoties visam priekšā, kas tiks runāts tālāk un detalizēti apskatīts, atļaujiet man lietot tikai vienu īsu piemēru, ka varbūt cilvēka dzīve ir tā kā tāds mūzikas skaņdarbs, kuram ir sākums, kuram ir tas mirklis, kad viņš atskan, un kuram ir noslēgums. Bet tas vēl nenozīmē, ka viņš ir iznīcināts, ka viss ir beidzies, ka viss pagalam. Ka varbūt uz cilvēka dzīvi var paskatīties pavisam citādi. Un saprast tas, ka mums šai dzīvē ir savas robežas, vēl nenozīmē, ka tas ir kļuvis bezjēdzīgi, tukši, vai ka tam nebūtu kāds turpinājums. Kāds ir šis turpinājums? Kā paskatīties uz savu dzīvi, lai nodzīvotu viņu piepildīti, jēgpilni, mērķtiecīgi, ar piederības, drošības sajūtu, ar lielu cerību iepratī nākotnē? Lūk, par ko runā kristīgā ticība. Viņai ir savas atbildes, viņa piedāvās savas versijas. Ja jums ir labākas versijas, mēs to respektējam, bet mēs aicinam jūs iepazīties, pa īstam iepazīties ar tām atbildēm, ko mēs esam saņēmuši caur Kristu, ar tām atbildēm, ko mēs esam gadsimtiem ilgi praktizējuši kristīgajā ticībā, jo iespējams, ka šajā pieredzē un liecībā būs un ir kaut kas absolūti vērtīgs un izšķiroši svarīgs arī priekš jums. Tāpēc aicinu dosimies šajā ceļā un kopīgi piedzīvosim to, kas mums tiek piedāvāts.